Ko tieši var atrast tajā jaunajā kara muzeja datubāzē? Datubāzē atrodama informācija par Pirmajā pasaules karā latviešu strēlnieku pulkos dienējušajiem karavīriem, kritušajiem un bez vēsts pazudušajiem latviešu strēlniekiem, kā arī latviešu strēlnieku 2. brigādes apbalvotajiem karavīriem. Savukārt par 2. pasaules karu ir pieejama informācija par latviešu leģionā mobilizētajiem, kritušajiem un bez vēsts pazudušajiem latviešu leģionāriem, kā arī Zēdelgemas Beļģijā kara gūstekņu nometnē ieslodzītajiem karavīriem, kas kopā veido apmēram 130 000 atsevišķu ierakstu.